Braucot uz starptautisko transportu un loģistikas izstādi Maskavā Transrasija, gribot negribot nākas domāt par visiem zināmajiem konfliktiem starp Krieviju un Ukrainu. Sankcijas ir stājušās spēkā, tomēr ekonomika turpina attīstīties. Gads ir apkārt un uz Maskavu atkal dodas dažādi tranzīta jomas pārstāvi, lai tiktos, pārunātu un iespējams slēgtu jaunus līgumus. Turp dodamies arī mēs un noskaidrosim, kādas ir jaunākās tendences tranzīta politikas biznesā. Esam klāt Maskavā izstāžu centrā Krokus, kur jau tūlīt sāksies jubilejas 20. izstāde Transrasija. Kā vienmēr dalībnieku pulks ir liels, tiek pārstāvēts arī vairāk kā 20 dažādas valstis. Дорогие участники выставки, дорогие почетные гости, разрешите по поручению помощника президента Игоря Евгеньевича Левитина поздравить с открытием 20-й юбилейной выставки «Трансрасия». Эта выставка у нас не просто юбилейная, это выставка, которая одно из основных событий в сфере транспортной логистики. И хотела бы сказать, что очень приятно сегодня видеть много старых, добрых знакомых и новых участников выставки в экономике. Эта выставка послужит укреплению экономических связей и развитию наших транспортных услуг. Несмотря на процессы, которые сегодня происходят, у нас активно продолжается сегодня совершенствование нашей транспортной системы. Никакие кризисы не повлияли. Мы продолжаем развивать Транссиб и БАМ. Мы сегодня продолжаем реконструировать наши аэродромные комплексы. Строятся новые терминалы в наших морских портах. И поэтому tот kurs, который взят на опережающее развитие транспортной инфраструктуры, он продолжается. Izstāde Transrasija ir kļuvusi par nozīmīgu platformu pārunām starp biznesa partneriem, kā arī jaunu kontaktu dibināšanai. Svinīgajā atklāšanas ceremonijā to savās uzrunās teica arī vairāku valstu transporta jomas pārstāvji. Vienīgā valsts no Eiropas un Baltijas, kas bija pārstāvēta atklāšanas ceremonijā, bija Latvija. Я рад приветствовать здесь нашего коллегу, статс-секретаря Латвийской Республики, других коллег из Прибалтики, из Европы. Это говорит о том, что, несмотря на осложнение внешнеполитического вектора развития, транспортники всегда находят общий язык. От имени Министерства сообщений Латвийской Республики и себя лично позвольте поприветствовать и поздравить всех участников и посетителей 20-й юбилейной выставки «Трансрасия 2015». Латвию и Россию объединяют деловые, основанные на взаимной заинтересованности отношения. Наши государства имеют много общего. Мы соседи, и в силу географического расположения транспорт, транзит и сектор логистики играют важную роль в народном хозяйстве обеих стран. Выставка объявляю открытой и прошу гостей пройти к осмотру экспозиции. Kāda loma šogad ir Latvijai šajā izstādē? Latvijas loma pēc savas būtības ir nemainīga un, protams, tikai un vienīgi vērsta uz attīstību. Šajā gadījumā mēs šajā izstādē pārstāvam vairāk nekā 35 uzņēmumus, tā skaitā arī valstī piedarošos uzņēmumus, ostas. Un mēs, protams, saskatām lielu potenciālu sadarbībā transporta nozarē ne tikai ar Krievijas uzņēmumiem, bet tā skaitā arī ar citiem Eiropas uzņēmumiem, kur arī šeit diezgan plaši ir pārstāvēti. Un šajā gadījumā es domāju, ka tā galvenā būtība, protams, ir diskutēt pēc iespējas vairāk, informēt savus potenciālos sadarbības partnerus un klientus par mūsu iespējām, par attīstību, kas ir notikusi kopš iepriekšējā gada, jo Latvijas stendi šeit ir katru gadu. Un, protams, mērķēt arvien vairāk attīstīt savu infrastruktūru nolūkā pēc iespējas vairāk pārvadājumus veikt mūsu valsts teritorijā un, attiecīgi, mūsu uzņēmējiem darboties pēc iespējas plašākā teritorijā. Tas ir ne tikai Eiropā, bet arī, attiecīgi, austrumos. Ko parāda tas, ka Latvija, pieņemsim, ir vienīgā valsts, kas ir pārstāvēta atklāšanas ceremonijā gan no Baltijas, gan Eiropas? Es domāju, tas tikai parāda to, ka mēs esam ļoti aktīvi, mēs zinām savu mērķi, mēs esam ieinteresēti, mēs piestrādājam pie šīs aktivitātes, jo kas gan gal galā ir izstāde. Izstāde ir sevis atrādīšana, pozicionēšana, prezentēšana un, attiecīgi, parādīšana. Es domāju, ka mums ar to pagaidām ļoti labi veicies. Aizvadītais gads tomēr ir pagājis tajā ģeopolitisko norišu laikā, un kādas sekas tas ir atstājis, vai tieši pretēji nav atstājis uz Latviju?
Protams, ka viennozīmīgi par sekām mēs varam runāt, ja mēs skatāmies noteiktus atsevišķus transporta nozares elementus. Taču kopumā gribētos teikt, ka pagājušais gads tika aizvadīts pietiekoši veiksmīgi no transporta nozares viedokļa. Protams, ka ir kļuvušas mazliet stīvākas šīs savstarpējās attiecības, bet, ziniet, daudz nāks runāt šeit arī ar pārstāvjiem, valsts institūciju pārstāvjiem, un mēs kaut kā turamies pie tāda pieņēmuma, kā transporta nozarei, kas ir faktiski jebkuras ekonomikas asinsrite, pagaidām nav šķēršļu šo ģeopolitisko situāciju ietvaros. Līdz ar ko mēs kā transportnieki saprotam savu lomu vietu un ejam uz priekšu, darbojamies nolūkā. Kā redzējām atklāšanas ceremonijā, Latvija savas pozīcijas šajā izstādē piesaka pārliecinoši. Tāpēc dodamies pie plašās Latvijas pārstāvniecības, lai noskaidrotu, kādi mērķi un uzdevumi veicami šogad. Latvijas plašā pārstāvniecība sevī ietver 3 lielās Latvijas ostas un Latvijas dzelzceļu, kā arī vairāk nekā 35 dažādus uzņēmumus no Latvijas. Redziet, nav jau nekad nekādu konkrētu uzdevumu un mērķu. Mērķis un uzdevums ir tikai viens. Gādāt, lai pa Latvijas dzelzceļu tik pārvadāts vairāk kravas, meklēt jaunus klientus un atgādināt vecajiem par savu esamību. Ja? Restīvi mēs parakstījām šeit 2 jaunas līgumus, vienu noteikti pārunas vēl ar pāris partneriem. Es domāju, ka tas rezultēsies jau gada otrajā pusē. Es ceru, ka es nevarētu solīt, ka Latvijai kļūs ievērojami daudz vairāk kravu, bet es domāju, esošajā situācijā svarīgi ir nepazaudēt vecās kravas un izdodas piesaistīt kaut ko jaunu, tas ir tikai tāds, es to teiktu par panākumu. Ja mēs salīdzinām šī gada 1. ceturksni ar pagājušā gada rādītājiem, vai krava apjomi ir pieauguši un kā varbūt ģeopolitika ir ietekmējusi visu pagājušo gadu? Jāteic, ka ģeopolitika, paldies Dievam, nav ietekmējusi. Mūsu krava apjoms ir pagājušā gada līmenī. 1. ceturksnī ir ļoti labi rezultāti un faktiski pagājušā gada līmenī un mēs esam ļoti apmierināti par to. Jā. Mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem iet samērā, salīdzinoši ar mums iet sliktāk. Jā. Latvijai tad šeit ir stabilākas pozīcijas šajos koridoros nekā pārējām valstīm? Viennozīmīgi. Mums ir laba reputācija. Mūsu pakalpojumu kvalitāte ir ļoti labā līmenī un pagaidām viņi neizvēlās citus partnerus, bet kā es saku, ir tikai viens risks, tā ir politika. Sadarbības ziņā, kas saistīti ir ar praktisko darbību, mums problēma nav. Starp dzelzceļiem mums notiek ļoti tāda konstruktīva sadarbība. Mums ir daudz tikšanās, mums ir daudz projekti, mums ir arī panākumi, un tāpēc es skatos uz nākotni diezgan optimistiski. Kādi ir tie būtiskākie panākumi, varbūt, kas sasniegt aizdītā gada laikā? Es domāju, ka jūs visi dzirdējat, ka mums šogad tās krāvu apjoms turās diezgan normālā līmenī, ka mums nav tāds katastrofāls kritums, un tas ir ļoti labi tagadējos apstākļos. Un es domāju, ka tas ir tāds pirmais un svarīgākais panākums, jo ir krāvu apjoms, ir darba vietas, ir ienākumi un viss kustās. Un apkārt dzelzceļu jau arī daudz kas notiek, vai ne? Tāpēc es domāju, ka tas ir svarīgākais, kas mums ir. Jau 2. gadu izstādē Rīgas brīvostā ir savs atsevišķs stends, kas apliecina ciešo sadarbību starp Rīgas brīvostas pārvaldi un ostu termināliem. Viņi šajā izstādē startē kā vienota komanda. Kādi ir tie akcenti, uz ko Rīgas brīvosta vēlas informēt un potenciālos klientus? Mēs jau 2. gadu sadarbojamies ar ostas uzņēmumiem, un ostas tā galvenā doma ir piedāvāt iespēju ostas uzņēmējiem sev prezentēt šajā transporta izstādē, piedāvāt savus pakalpojumus. Visdažādākā veidā, visu kravu pārkraušanai, kā jau jūs šeit redzat, šeit ir vairāk uzņēmumu, kas strādā gan kokmateriāla segmentā, gan dažādu beramu kravu segmentā. Principā viss, ko osta var šodien nodrošināt, mēs esam ieinteresēti piesaistīt šo kravu apstrādē. Cik paši uzņēmumi ir ieinteresēti strādāt kā viena komanda šeit izstādē kopā ar pārvaldi? Pagaidām mūsu pulks nav pārāk liels, mēs esam 5 uzņēmumi, bet
ostas mārketinga ambīcija ir, lai šis skaitlis augtu, lai nākamgad mums būtu vēl teiksim tā, par 2 uzņēmumiem vairāk. Attiecīgi mēs varēsim ņemt lielāku stendu platību un pozicionēt sevi un izstādē kopumā būt tādi respektablāki un lielāki. Mēs gribam būt pamanāmi. Kā šogad veids izstādē šeit? Mēs esam kopumā noteikti apmierināti ar pirmajām pāris stundām, jo nestoties uz to situāciju, kāda valda politiskajā vidē, biznesa vidē, tomēr ir savādāk. Līdz ar to mēs uzskatām, ka labi veicās. Cik ļoti šī ģeopolitika ir ietekmējusi aizdītajā gadā? Mēs redzam, ka imports, protams, uz Krieviju ir samazinājies, bet ir augušas eksporta kravas no Krievijas tranzītā caur Latviju. Līdz ar to gan mēs, gan Rīgas osta, mēs esam būtībā turpat, kur bijām un esam apmierināti. Cik labi ir tas, ka šeit ir tas Rīgas brīvostas pārvaldītas vienotais stends, vai tā ir vieglāk sev prezentēt un parādīt citiem? Šis ir jau 2. gadu, un mēs nešaubamies, ka tā būs arī uz priekšu, jo tas atvieglo komunikāciju ar potenciāliem klientiem un partneriem, kad viņi redz, ka Rīgas osta ir viens vesels un ir atsevišķi uzņēmumi, kas sniedz katrs savus pakalpojumus un nav jāstaigā pa 10 stendiem, lai izrunātu vienu to pašu, ko var vienā stendā izrunāt. Kādas pārunas ir notikušas, vai ir jau kādi jauni kontakti apgūti? Mēs pārsvarā šeit komunicējam ar tām konteineru līnijām, kas apkalpo Krievijas klientus un risinam jautājumus, kā kravas lētāk, izdevīgāk dabūt uz šejien. Līdz ar to mēs varbūt nemeklējam obligāti jaunus klientus, bet mēs apspriežam ar viņu Krievijas pārstājiem veidus, kā izdevīgāk apkalpot esošās kravas. Kopumā, kā jūs varētu raksturot jūsu uzņēmumu mērķus un uzdevumus šajā izstādē? Es tā pa jokam vienmēr esmu teicis un arī pašreiz var atkārtot, ka mūsu mērķis ir kraut kravas kaut vai, kā es te bieži vien saku, ja kādam ir pagājušā gada sniegs, arī to labprāt krausim. Ja? Un nekas jau nav pa šiem gadiem mainījies, konkurence ir arvien lielāka, kravu, par kurām visi cīnās, ir arvien mazāk. Kravu specifikācijas kļūst tādas, ka galvenie patēriņa tirgi ir arvien tālāk te no mūsu tuvākajām kaimiņu zemēm. Tas nozīmē lielāki kuģi vajadzīgi, kravu apstrādē jābūt lētākai, un mēs zināmā mērā ejam pa spirāli un kraujam tagad lielos kuģus ar metodēm, ar kādām mēs sākām pirms 20 gadiem. Vai varam runāt arī jau par kādiem rezultātiem vai noslēgtiem jauniem sadarbības līgumiem vai pārunām? Mēs patās šeit, te jau arī nekad nevar zināt, kur ir tie īstie klienti un kuri ir vāc informācija, kaut ko salīdzina, jo nevienmēr tie kungi vai dāmas, kur staigā šitā te ir tie, kam ir tās kravas. Mums te pienāca tāds nogurs onkuls no dziļa Krievijas rajona un norunājām veselu stundu un atradām ļoti daudz kā kopēja. Viņš vēl pašreiz lido uz Belgradu šodien, kur viņiem ir jātiek garā Gudronu dīķiem. Starp citu, Latvijai ļoti aktuāla tēma pie viena. Bet pēc tam ļoti iespējams, ka būsim arī kaut ko atraduši. Neteikšu ko, jo te ir daudz dzirdīga auss. Un to nekad nevar zināt, kurā brīdī tu ko atradīs. Tas jau tā tikai presē ir, ka šeit piepešs, mēs te jokojamies, ja iet garām kāds ar lielām kravām un es tajā brīdī būs pagājis nost, tad lūdzu pietur viņu. Bet tā tas nenotiek, bet es domāju, ka savs labums no visa tā būs. Montes традиционно уже все последние годы является постоянным участником выставки «Трансроссия». Значит, мы видим в этом большую пользу и для развития терминала, для поисков новых клиентов. Последние 2 года мы выступаем единым стендом, единым фронтом с Рижским свободным портом, потому что видим здесь всяческую поддержку и развитие конкретного нашего терминала, ну и порта Рига в целом. Да? Значит, Монтес за последние 3 года значительно увеличил свои грузопотоки, связанные с перевалкой генеральных и насыпных грузов, в том числе во многом, так сказать, участие в подобных выставках во многом нас помогало. Там не только Трансроссия, но и различные логистические транспортные выставки там, в странах СНГ. Значит, серьезно освоил Монтес новые грузопотоки в части по зерновым, насыпным грузам. В общем-то, есть в планах в дальнейшем все это развивать. Традиционное огромное количество компаний присутствует именно на выставке Трансроссия, то есть и всех, в общем-то, стран
СНГ. Трансроссия – это вообще крупнейшая транспортная выставка, да? Поэтому мы и в дальнейшем планируем совместно с Рижским портом участвовать ежегодно в этой выставке, потому что, в общем-то, все основные наши партнеры так или иначе здесь присутствуют. Izstāde Transrasha nu pat sākusies. Kādi ir Liepājas uzdevumi un mērķi šogad? Liepājas uzdevumi kā vienmēr, cienīgi pārstāvēt Liepājas un Latvijas tranzīta intereses šajā transporta formā, kurš notiek jau 20. reizi, un Liepāja protesti piedalās, man liekas, jau 19. reizi šajā pasākumā. Varbūt ir kādas jauni aizmetņi jauniem līgumiem, jauniem sadarbības partneriem jau šobrīd runāts, panāks kaut kādas vienošanās? Pagaidām vēl nē, šodien vienkārši ir pirmā diena no 4. Jā. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, ņemot esošo situāciju, tomēr mūsu pamatmērķis noturēt jau esošās kravas ir. Tā kā, principā, mēs cenšamies pie tā strādāt. Šodien ierodās liela daļa Liepājas ostas uzņēmēju, kuriem attiecīgi jau ir konkrēti plāni, tikšanās un tā tālāk. Un, protams, arī mēs piedalāmies šajā procesā. Kopumā aizdītais gads ir pagājis ģeopolitisko apstākļu ēnā, vai tas ir liels sekas atstājis arī Liepājas ostai? Liepāja varbūt neteiksim, jo pirmie mēneši bija ļoti cerīgi, pirmie divi, tad, marts nebija varbūt tik veiksmīgs, kā mēs vēlētos, un mums ir neliels samazinājums salīdzinot ar pagājušo gadu, jā, bet pagaidām mēs neredzam nopietnus draudus, tā, lai būtu, piemēram, būtisks kravu apgrozījums samazinājums ar Liepājas ostu, tieši otrādi. Ļoti aktuāls Liepājas metalurga jautājums, uzņēmums ir tikko atsācis savu darbību, pagājušo nedēļu tika iekrauta otrā krava, nosūtīt uz Alžīriju 15,000 tonu tērauda armatūras. Tā kā, principā, mēs ļoti pozitīvi skatāmies, tā uz nākamajiem mēnešiem, un ir pamatotas cerības, to, ka jau pusgada rezultāti varētu būt krietni pozitīvāk nekā pirmais ceturksnis. Kādi ir Stena Line uzdevuma mērķi šogad šeit izstādē? Stena Line mērķi un uzdevumi šī gada Transrasha izstādē ir kravu mafizācija un piesaiste caur Baltijas ostām, respektīvi vairāk caur Latvijas ostām, tieši skatoties kā mūsu ostu partneru. Un attiecīgi šī situācijā mēs veicam klientiem, esošiem klientiem un potenciāliem klientiem stāstījumus un vēstījumus par to, kādā veidā Stena Line var pārvadāt papildus radušos pieprasījumu pēc kravu nosūtīšanas no Krievijas, no NVS valstīm, caur mūsu Latvijas ostām ar Stena Line palīdzību uz mūsu prāmiem. Šī situācija radusies tādēļ, kad saistībā ar rubļa devalvāciju ražošana Krievijā ir uzņēmusi apjomus, un radušos apjomu pieaugumus esošie transporta industrijas pārstāvi nav spējīgi izvest ar esošās kapacitātes, kas ir tirgū šobrīd. Līdz ar to mēs piedāvājam papildus kapacitāti atvešanai ar sauszemes transportu līdz mūsu ostām, tālāk uzliekot šos te produktus uz mūsu kuģiem ar mafiju rolu palīdzību un nosūtīšanu uz Eiropu, kur mēs palīdzam klientam sakārtot loģistiku, piesaistot mūsu partnerus ar nogādāšanu līdz klienta durvīm šo te papildus kravu. Tādējādi tirgū mēs nekāpjam virsū esošo klientu, kas jau nosūta kravas, bet apkalpojam papildus radušās kravas tirgū, respektīvi NVS un Krievijas reģionā, un piedāvājam industrijai pārvadāt šos te kravu apjomus ar mūsu prāmiem. Ja skatās uz piemēriem tirgū, tad attiecībā par šo te Krievijas eksporta kravu apkalpošanu mums jau ir pirmie panākumi. Mēs esam parakstījuši sadarbības līgumu ar partneriem Krievijā un Baltkrievijā, un tuvāko nedēļu laikā ir plānots pirmās testa kravas attiecībā pret šo jauno produktu tirgū. Kādi ir uzdevuma mērķi un attīstīt termināli izstādē Transrasha? Mēs atbraucam Transrasha, lai sameklētu jaunas partneres, jaunas kravas veidi, varbūt papildināt savu zināšanu, kādi ir iespējamība arī logistika, piedalīties mūsu Ventspils iespējamību. Ja? Šo iestādi mēs iepaziņojamies ar jauniem klientiem, kas var būt nezinājuši arī pa Ventspils ostu, kā esamību, tāpēc, ka visur, kur zināt Latviju, varbūt zināt pa vienu ostu, tikai pa Rīgu, bet mēs piedāvājam arī Ventspils kā lielāku
un dziļāku ostu Latvijā, un ka mēs varam pastrādāt ar jebkura veidu kravu. Sākums no roro krāvēm, kur ir rodas prāmju līnijas Stena Line, un mēs gatavi arī strādāt ar citiem prāmju līnijiem, un arī darbojamies ar mūsiem klientam Atlantic Roro un Finline, un piedāvājam viņam pameklēt kaut kas virzieni uz mūsu pusē. Laiks nestāv uz vietu, un Latvijas pārstāvniecība izstādē kļūst ar vien lielāka, un sevi prezentē jauni Latvijas dalībnieki. Pirmais gads Kultas ostā izstādē Transrasha, kādi ir tie pirmie iespēdi? Iespaidīgi, jā. Katrā ziņā iespaidīgi. Daudz cilvēku jūt, kad viss šeit notiek. Cik nozīmīgi, jūsuprāt, ir piedalīties šajā izstādē? Tā ir iespēja par sevi pateikt. To iespēju var izmantot, var neizmantot. Šajā gadījumā ar Latvijas investīcija aģentūras palīdzību, tas, protams, ir daudz vieglāk. Jūsu mērķi uzdevumi šogad? Dot informāciju par sevi. Varbūt kāds no 100, 200, 2, 3 atsauksies. Varbūt ir jau kādi rezultāti taustām? Pagaidām vēl nav. Bet, ja to informāciju nedod, tad arī neviens par tevi nezina. Kā allaž liels interesentu pulks sastopams svinīgajā pieņemšanā pie Rīgas brīvostas pārvaldes stenda. Мы высоко ценим ваше доверие в наше многолетнее сотрудничество. Сегодня мы отмечаем юбилей Рижского порта и рады разделить наш праздник с вами, дорогие друзья. Сегодня можем смело сказать, что Рига – один из старейших портов на восточном побережье Балтийского моря. Вышла на лидирующие позиции среди портов балтийских стран по основным показателям своей работы. Скромный подарок. Не быть такими скромными, больше работать с нами, потому что есть латышское народное сказание, что вот живут, по-русски это душа в душу, а у нас как рука с перчаткой. Вот мне очень нравится заехать вам в руку, разумеется. Это как поезд в порт, потому что вы перевозите, в общем, мы можем перевести буквально все, что вы можете выгрузить. И главное, не скромность, а больше достоинства, и, разумеется, тогда всем будет лучше. Самые теплые и искренние слова глубокого уважения и признательности. Izstāde Transrasha ikvienam tās dalībniekam dod iespēju iepazīties ar jaunākajām tirgus tendencēm. Priecē arī tas, ka Latvija arvien plašāk tiek pārstāvēta šajā izstādē, un jācer, ka visi izvirzītie mērķi un uzdevumi tiks sasniegti, atstājot pozitīvu iespaidu uz Latvijas tranzītu politiku.